kā jūs, kā Veselības ministrijas IT jautājumu padomniece, vērtējat to, ka jau ļoti daudzas tieši arī privātā sektora medicīnas iestādes ir jau ieviesušas tādu e-medicīnas sistēmu? Man ir patiesi prieks, jo visas šīs iestādes būs gatavākas iesaistīties un apmainīties ar informāciju viena ar otru arī mūsu lielajā e-veselības sistēmā. Es ceru, ka tas būs labs pamats, lai sistēma ieviestos ātrāk un būtu izmantojama. Bet mēs plānojam arī, ka ar kādu noteiktu laika periodu noteiktas lietas kļūs obligātas. Piemēram, darba nespējas lapu izrakstīšana varētu būt viena no funkcijām, kas varētu būt Latvijā nepieciešams veikt elektroniski. Tā notiek jau Lietuvā, un es ceru, ka arī Latvijā šī sistēma tiks ieviesta un veiksmīgi darbosies. Sakiet, lūdzu, kurā gadā ir paredzēts pilnībā pāriet uz šo sistēmu? Mēs šobrīd plānojam, ka šis varētu būt no 2016. gada sākuma. Kā ministrijas pārstāve minēja par to, ka tikai tiek gatavota šī e-sistēma Latvijā, bet jūs jau Veselības centrā 4 viņu aktīvi izmantojat. Tad cik nodrošināt ir tās jūsu tehniskās iespējas apkalpot tos visus jautājumus, kas saistīti ar šo e-medicīnu iekšējās struktūrās? Mums ir tā, ka respektīvi katrā kabinetā, katram ģimenes ārstam mums ir nodrošināts dators ar savu darba vietu, kur mums ir nodrošināts ļoti ātrs internetu pieslēgums, lai viņi var kvalitatīvi strādāt ar mūsu piedāvāto e-medicīnas sistēmu. Ārstiem šis tiešām to darbu ļoti, ļoti atvieglo, jo ja agrāk bija tāda situācija, doktora misija noteikti neļaus sameloties, ka atnāk pacients, kuram periodiski ir nepieciešams izrakstīt zāles, tad ārsts sēdēja, rakstīja tās 6 receptes ar roku, tad tagad viņam tās 6 receptes ir 12 peles klikšķi un recepte ir izdrukāta un pacients var ar viņu doties uz jebkuru aptieku un arī saņemt šo medikamentu. Tātad ārstam tas krietni atvieglo darbu un viņš šādā veidā var apkalpot pēc iespējas vairāk arī pacients. Un pacientam uzreiz rodas tāda labāka sajūta, ka ārsts vairāk laika var veltīt tieši sarunai ar viņu un noskaidrot, kā tad īsti šim pacientam klājas, nevis sēdēt un ar roku ilgi rakstīt šos papīrus, kas agrāk bija tiešām ļoti grūti un apgrūtinoši ārstiem. Ir svarīgi saprast, ka e-veselības ieviešana dos labumu ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kurš vēlēsies saņemt kādu no veselības aprūpes pakalpojumiem. Jau šobrīd, izmantojot šos tehnoloģiskos risinājumus savos iekšējos medicīnas tīklos, atzinīgi novērtē ārsti. Es par to esmu ļoti priecīgs, jo ieguvējs ir ne tikai es, bet arī pacienti. Un kāpēc? Tamdēļ, ka šīs medicīnas, teiksim, attīstības virziens nodrošina to, ka nepazūd pacienta dati, nepazūd kartiņa, nav iespējams datus noviltot, jo, ja arī tiek elektroniskā sistēmā veikt kādas izmaiņas ierakstos, tad tas vienmēr vēsturē pēc tam ir redzams, kurš ārsts ir veicis ierakstu, kurš ir mainījis kaut ko atšķirībā no kartiņiem, kur vienkārši lapus var izplēst un ielīmēt citu. Otra lieta ir tā, ka zinām, šodien daudz ārsti strādā vairākās vietās. Slimnīcā, poliklinikā, vēl kādā citā privātā medicīnas iestādē. Un, protams, ka šīs kartiņas līdz šim katrā medicīnas iestādē bija citas. Un līdz ar to pacients aiziet uz vienu vietu, tad viņam ir viena kartiņa, viņš aiziet uz citu vietu, ir cita kartiņa. Un nekad nav tāds kopskats par šo pacientu. Nemaz nerunājot par to, ka viņš ceļo arī starp speciālistiem. Nu, lūk, tad e-medicīnas gadījumā es atveru pacienta failu datorā un es redzu pilnīgi visu viņa slimības vēsturi, pie kādiem speciālistiem viņš ir bijis, kāda veikta izmeklējuma, kad viņš pēdējo reizi bijis un ir pilnīgi visa informācija par viņu. Otrs labais moments ir tas, ka pacientam pašam nav jāstaigā ar biezu papīra mapi padusē, kur viņš riskē pazaudēt un tādā veidā pat savus datus padarīt publisks, ja kāds viņus atrod, vēl nedod Dievs izdomā nopublicēt kaut kur internetā. Šajā brīdī līdz ar e-medicīnu mēs šos visus draudus faktorus izdzēšam. Mēs vienkārši varam droši pierakstīties pie ārsta un neuztraukties par to, ka vai mūsu kartiņa varētu būt kaut kur noklidusi, jo tādā papīra formātā reāli mēs cenšamies no šīm kartiņām tikt
nosacīti vaļā. Respektīvi, visi pacienta dati mums glabājas elektroniski, drošībā, un pacientam ne par ko vairs nav jāuztraucās. Viņš atnāk pie ārsta, viņam tiek sniegta konsultācija, un ārsts visu šo nepieciešamo informāciju pēc konsultācijas arī ievada pacienta elektroniskajā kartiņā. Šajā gadījumā sistēma ir pilnīgi aizsargāta, nodrošināta un, protams, ērta gan pacientam, gan ārstam. Un cik liela nozīme būtu arī e-medicīnai, vai viņi jau ir liela nozīme arī farmācijai? Es domāju, jā, ka tā būs liela nozīme. Tas atvieglos darbu farmaceitam ar ārstu. Jo bieži vien tā, ka tie pacienti pie mums atnāk un viņi ir aizmirsuši šo recepti, un tad viņi saka, man tur sāp, bet tad šajā laikā viņi nemāk izstāstīt, ko viņi pirms tam ir lietojuši. Viņi saka, tur man bija tā oranžā tabletīte, bet kas tā pa oranžo tabletīte? Tad arī mēs varētu redzēt šo diagnozes jau pirms tam, un tad arī, es domāju, tas mums atvieglos to dzīvi, zāļu blakus parādības, sadarības un lietošanas, un arī redzētu tad, ko tieši dotajā mirklī ir šis ārsts un speciālists nozīmējis viņam. Vai tas arī atvieglotu, teiksim, procesu, jo noteikti, kā saka, kad visinteresantākie rokraksti esot ārstiem, un kad vai tas atvieglot arī šādā ziņā jūsu darbu ikdienā, ja receptes būtu elektroniskā formā? Jā, tas viennozīmīgi nozīmēt, jo mums ir tiešām jāaiziet bez mazliet tāda kā literatūras kursi vēl, kur visādi sarežģītie rokraksti. Un tas, es domāju, jābūt ļoti elementāri izlasīt, saprast dozējumus un arī tam cilvēkam bez liekas kavēšanās izsniegt šo preparātu. Ja šobrīd e-medicīnu aktīvi izmanto medicīnas iestādes, rodas jautājums, vai arī aptiekas ir gatavs jauno informācijas tehnoloģiju ieviešanai. Latvijas aptieka, jauns zīmols, jauns veidojums, bet patiesībā tas ir ar 20 gadu pieredzi farmācijas tirgū. Latvijas aptieka ir gatava ieviest modernās tehnoloģijas savos pakalpojumos, ieviest e-recepti, par ko mēs daudz jau esam diskutējuši agrāk. Šī pieredze mums jau ir vismaz 10 gadus. Mēs esam pilnīgi gatavi ieviest jebkuru no Veselības ministrijas sagatavotajiem projektiem. Mums ir vajadzīgs tikai starts. Ja agrāk farmaceiti un dators nebija vairāk savienojumi, tad tagad jau mēs savu darbu ikdienā bez datora vairs nevaram iedomāties. Protams, lai visas preces redzētu, gan to, kas ir uz doto brīdī aptiekā, gan arī ir vieglāk orientēties visā sortimentā, lai mēs varētu piedāvāt klientam tieši to, kas viņam tajā brīdī ir vairāk nepieciešams. Nu, protams, tagad vēl arī ir plānots ieviest jaunu sistēmu, tā ir e-recepte. Protams, farmaceitiem ir daudz vieglāk strādāt, jo mēs konkrēti redzam gan cilvēku visus datus, jo citreiz ir ārsta rokraksta dēļ ir grūti pareizi ievadīt pēc tam sistēmā. Ja šaireiz viņa būs jau atsūtīta elektronika, mēs arī precīzāk redzam izrakstītos zāļu daudzumus, gan diagnozes kodus, ja, gan procentus, un ir arī daudz vieglāk cilvēku apkalpot. Cilvēks citreiz aizmirst recepti mājās, vai dakteris ir kaut ko kļūdaināk izrakstījis, ja, kad ir grūtāk saprast. Tad šīs e-receptes ļoti atvieglo jau farmaceita darbu arī uz turpmākajām dienām. Un ir arī vieglāk, protams, vēlāk, ja ir gadījumā nepieciešams pacelt augšā, ja kas ir bijis pa medikamentu konkrēti cilvēkam izrakstīts, ja, tad ir vieglāk to atrast, nav jāmeklē tajās lielajos 100 recepšu, ko mēs glabājam aptiekā līdz pat 3 gadiem, ja vienkārši būs ērtāk caur datoru jau sameklēt konkrētās zāles un konkrēto pacientu. Un, protams, domājot par mūsu klientiem, mēs Latvijas aptiekas esam ieviesuši jaunumu, kas stāsies spēkā jau ar 2013. gadu. Un, lai klientam būtu maksimāli ērti saņemt zāles, kas varbūt tās uz to brīdi aptiekā nav uz vietas pieejamas, būs iespēja redzēt vairāk šo datu bāzi tieši visās Latvijas aptiekās sortimentu, kas ir uz vietas mūsu aptiekās, un mēs varam piedāvāt klientam konkrēto medikamentu, vai tas ir uzturu bagātinātājs, preci atvest uz viņam ērtāko aptieku. Nu, protams, ja cilvēks negribēs gaidīt šo diennakti, jo tas ir tas laiks, kurā mēs varam šo preci pārvest uz mūsu aptieku, mēs varam klientam iedot koordinātus konkrēti, kurajā aptiekā un kādā adresē ir atrodams šīs zāles tajā pašā dienā. Sagaidot jauno 2013. gadu, arī raidījuma sadarbības partneriem ir vēlējami jums jaunajā gadā. Godātie skatītāji, vēlos izmantot šo iespēju visus pasveicināt Ziemassvētkos un novēlēt veiksmi un veselību jaunajā gadā.
Es ļoti ceru, ka raidījums, kur veidošanā mēs esam piedalījušies, jums ir bijis gan interesants, un esat varbūt katrs atraduši tur kaut ko vērtīgu, kas varbūt palīdz stiprināt jūsu veselībai, orientēties ļoti sarežģītajā medicīnas iestāžu piedāvājuma klāstā. Bet visvairāk es ceru, ka šīs zināšanas jums nebūs vajadzīgas, un jūs paši būsiet izdarījuši visu, lai vienkārši nesaslimtu un neslimot, jo tā arī ir īstā recepte, kā dzīvot ilgi un laimīgi un būt sveikiem un veseliem. Gribu pateikties visiem mūsu pacientiem, kuriem, ja kas ir gadījies, ir atraduši ceļu pie mums, bijuši mūsu uzticami klienti, un gribētu novēlēt, ne lai jums kas gadās, bet ja jums kas gadās, lai jūs zinātu, kur vērsties pēc palīdzības, diagnostikas un ārstēšanu, un laimīgu un veselīgu jauno gadu. Novēlu visiem skatītājiem laimīgu jauno gadu un novēlu pirmkārt veselību un atcerēties, ka veselību var iegūt ne tikai dzerot šīs daudzās zāles, bet veselību var atgūt arī tā, kā to darīja mūsu senči, turot kājas siltumā, vēsu prātu, dzerot siltu tēju un labi izguļoties. Laimīgi jauno gadu! Pirmais gads žurnāla 36,6 un raidījuma Laimīgs un vesels kopdzīvē nu ir pagājis. Pie viena esam pārdzīvojuši pasaules galu. Un tāpēc jau no 2013. gada pirmās dienas žurnāls 36,6 jums atkal sniegs vērtīgas padomas, kā dzīvot gudrāk, veselīgāk un saskanīgāk. To arī jums novēlu šajos svētkos, kā arī būt kopā ar sev mīļajiem. Paldies! Gribam pateikt ne tikai mēs, ka bijāt šodien ciemos pie mums studijā, bet arī mūsu sadarbības partners medicīnas žurnāls 36,6, dāvājot jums tuvāko 3 mēnešu abonementu, lai ikdienas jūs varētu uzzināt ko jaunu, kā parūpēties par savu veselību. Paldies jums! Paldies! Paldies jums! Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Vēlēšu jums, lai nākamais 2013. gads ir panākumiem bagāts, lai piepildās ikviena vēlēšanās, ko jūsu sirsniņa kāro. Teikšu jums tā, lai laimīgs jums jaunais gads un uz tikšanos jau jaunajā sezonā. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka.